Pirmais vasaras mēnesis ir aiz muguras, taču pusvasara mums vēl ir arī priekšā. Bet ja vēl domā, kur un kā forši pavadīt laiku, tad zini, ka Valmieras novadā netrūkst jaunu apskates objektu, kā arī turisma piedāvājumu. Par to arī mums nākamais stāsts. Valmieras novadā ir vairāki pārsteigumi, ko šajā sezonā izmēģināt un pārbaudīt, bet vispirms noteikti gribētu ieteikt tādu nelielu kompasu jūsu ceļojumos. Tie ir dažādi Valmieras novada turisma materiāli. Katru gadu Valmieras novada turisma pārvalde šos materiālus atjauno, papildina, kaut kas pamainās uzņēmēju vidū, nāk jauni piedāvājumi, citi atkal dodas citās biznesa gaitās. Jā, un tad Valmieras novada pilsētu kartes un arī tātad sanāk Valmieras, Masalacas, Rūjienas, Strenču un Sēdas un arī Vaidavas ezera un Burtnieka ezera karte ir tāds lielisks kompass ceļojumos, kas sagaidām šajā vasarā. Starp šīs vasaras jaunumiem ir pastaiga ar audiogidu Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas parkā, Matīšu ražotnes Cietais rieksts ekskursijas, Lēles tekstila darbnīca Masalacā, Ziedu lauks Goldenaura Rūjienas pusē, kā arī jaunā skatu platforma Oleru purvetākā. Savukārt kempingā Ezerpriedes apmeklētājiem durvis vērus arī kafejnīca Ezera stāsti. Es pati kā viesmīli jau strādāju, kopš 5. klases mammai palīdzu. Un tad es aizgāju mācīties turismu arī pati. Visu dzīvi ir bijusi saskara ar cilvēkiem, ar ēdināšanu. Un es kaut gan, man mamma vēl joprojām saka, viņa iesmēja, viņa saka, kad, jo es viņai vienu vasaru teicu, ka es nekad ēdināšanā nelīdīšu iekšā. Un te nu es esam. tomēr nesanāca atturēties. Man vienkārši radās ideja, ka es gribētu šeit uztaisīt kafejnīcu. Un es domāju, vai tad es to nevaru, es to varu. un atlika vien tikai pajautāt, kas ir tāds nesmieklīgi, bet kafejnīca ir jauna, bet kempings šeit ir jau 20+ gadus. Un atbrauc cilvēki un viņi pienāk pie manis, mēs tur redzējām jūsu kafejnīcas reklāmu un to. Un tā pēkšņi tādi, mēs nezinājām, ka šeit ir kempings. Un tas liekas tādu, kā? Jo viņš jau ir 20+ gadus šeit. Jā. Tā kā viņi ir pārsteigti arī atrast kempingu. Tāpat te var nobaudīt izslavēto burtnieku Zandartu un vēl. Man vienmēr patīk, kad Ezerpriežu saimniece saka, ka viņu pusē ir iespējams skaistākie saulrieti Burtnieka pusē. Es varu piekrist, ka tie tiešām ir tā vērti, ko apskatīt. Ja priekšroka tiek dot aktīvai atpūtai, Daugavļu pusē pieejams atpūtas komplekss Cerības. Savukārt Valmierā sportiskām aktivitātēm nodoties var tenisa kortā Padel 76 vai sporta un kultūras vietā Kvarts. Mums ir 3 volejbola laukumi, kas ir zem jumta, kas arī lietainās dienās ļauj cilvēkiem izklaidēties. Mums ir biljards, mums ir galda tenis, mums ir šautriņas. Mums ir fantastiska vieta, kur tiešām baudīt, būt ar visu ģimeni kopā, kā arī pie mums var papusdienot, arī bērnu istabiņa, kurā fantastiski var paši mazākie atrast sev nodarbošanos. Vasara ir arī bērnu nometņu laiks, taču ne visi vēlas doties tālu prom vai pavadīt nakti ārpus mājām, tāpēc padomāts arī par pašiem mazākajiem. Mums ir radošā nedēļa, kurā katru dienu tiek savu programmiņu izveidota, 3 dienā barojam bērniņus, un tad ir, kur, kā saka, droši var vest un būs ko darīt. Un es domāju, ka bērniem būs interesanti jautri, kaut ko jaunu iemācīsies, būs feini. Tiem, kuri Valmieras novadā vēlas pavadīt vairāk nekā vienu dienu, pieejams arī dažādas nakšņošanas iespējas, kā arī ēdināšanas pakalpojumi. Noteikti pie mums ir ko darīt. Ir vietas, kas darbojās jau 20-15 gadus, kā piemēram Mazais Ancis un Volmārs aizvadītajā gadā nosvinēja skaistas jubilejas, un ir arī jaunpienācēji, un ir tiešām prieks par šiem jaunpienācējiem. Un gribu arī uzsvērt to, ka Valmieras novada turisma pārvalde aicina sadarboties turisma uzņēmējus. Te ir gan apskates objekti, saimniecības, ēdināšanas uzņēmumi, īpaši arī naktsmītnes, sadarboties ar mums, sazināties. Visa sadarbība ir bez maksas, par cik mēs esam pašvaldības iestāde. Un šīs aktivitātes galvenokārt ir mārketinga
kā mēs varam atbalstīt, ievietot informāciju dažādos materiālos, mājaslapā vizita valmiera.lv, un arī rīkojam dažādas uzņēmējiem aktivitātes, pasākumus, apmācības. Tā kā mēs esam atvērti, ka mūsu pulkam pievienojās un priecāsimies, ja ar mums arī sazināsies.